Tagad mēs esam Krāslavā, kur vēlos pastāstīt par vēl viena granulu degļa uzstādīšanu. Atgādināšu, ka granulu deglis darbojas uz 6 mm granulām, un tas ļauj 10 reizes atvieglot kurinātāja vai šīs mājas īpašnieka dzīvi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas automātiski aizdedzina granulas un automātiski padod granulas. Kad temperatūra mājā sasniedz 22 grādus, tā izslēdzas. Un šajā gadījumā mums ir Viadrus U22/6 sekciju. Iekštelpās esam iebūvējuši 5 plauktus. Tagad es jums tos parādīšu. Un tā tas viss ir uzstādīts. Tagad es jums parādīšu, tikai 1 sekundi, nav ļoti ērti filmēt ar vienu roku. Tātad tas viss deg. Viss deg caurulē. Kādam nolūkam ir šie plaukti? Tie ir vēsāki augstie dūmi iet pa skursteni, līdz ar to ir augstāka efektivitāte un temperatūra saglabājas mājā. Tātad augstāki dūmi iet pa skursteni, un mājā paliek vairāk siltuma. Kāpēc? Tāpēc, ka šis siltums uzreiz nepazūd tieši šeit un lejup pa skursteni. Un izrādās, ka tā liesma iet līdz galam, tad caur plauktiem un šeit, un tad skurstenī, un arī starp sekcijām jābūt tīram. Jo tieši starp katla sekcijām izplūst karstie dūmi un uzsilst caur šo siltummaini šis ūdens, ko mēs izmantojam mājā. Šī biezā caurule ir padeve caur šo cirkulācijas sūkni, šeit tas ir viens. Tas viss ir kā izkliedēts, izkaisīts pa visu māju. Tālāk, šeit ir muca, lai ietaupītu naudu. Granulu bunkurs mums izmaksā 277 eiro. Šī muca ir bez maksas. Saimnieks pats izgatavoja šādu paliktni, jo mums tas ir nedaudz jāpaceļ, lai ievērotu šo attālumu. Apmēram 60 cm no šneka malas līdz degļas prauslas ieejai. Un arī saimnieks šeit izveidoja caurumu. Caurums, kas dara ko? Filtrē granulas no zāģu skaidām, tāpēc tās jau tiek izlietas šeit. Tā, un te viņš teica, ka tā kā viņam ir 2 šādas mucas, tad, ja to sagriež, tad šeit var ielikt otru mucu, un tas būs tā saucamais pagarinātājs. Tātad viņam būs visa šī muca, un viņš nogriezīs otro. Teiksim šeit. Iespējams tieši šeit. Citādi tas būs ļoti augsts. Tas būs zem griestiem. Tāpēc es ieteiktu, iespējams, nogriezt šo daļu un uzlikt to uz šīs mucas, un tā tas būs. Tādā gadījumā iespējams +2–3 dienas retāk būs nepieciešams šeit iebērt granulas, jo, ja mums ir 112 kvadrātmetri, tad granulu patēriņš mums ir apmēram 550 kg mēnesī. Attiecīgi, dalot ar 30 dienām, iegūstam 19 kg dienā, tas ir nedaudz vairāk par vienu maisu. Šeit mums ir 10, sanāk 1,23 uz katru tādu 3 maisu. Jā, tad +3 dienas. Tās ir 3 dienas šeit un 3 dienas tur. 5, 6, 7 dienas, tas ir pietiekami daudz granulu nākamajam uzpildījumam. Un, kā parasti, šī degļa uzstādīšanas iemesls ir veselība pēdējā laikā. Domāja saimnieks 1 gadu. Saka, jūs jau esi mums kā radinieks. Šajā gadījumā tā ir atvērta sistēma, tas ir ar vienu sūkni, bet te nav spiediena. Es jautāju, kāpēc? Jo izrādās, ka bēniņos ir kaut kāda atvērta tipa tvertne, no kuras pa kaut kādu cauruli ūdens tiek izliets uz ielas. Es nezinu, bet tā tas parasti tiek darīts. Šeit mums ir viens cirkulācijas sūknis, kā jau teicu, tāpēc šis vads bija savienots ar šo vadu šeit. Bet, lai katlā uzturētu karstāku ūdeni, mēs iesakām to savienot. Cirkulācijas sūkni tieši šeit ar degli. Kāpēc? Tāpēc, ka tad jums nav jāieslēdz un jāizslēdz šī cirkulācijas sūkņa atslēga, jo jūs nezināt, kad māja atdzisīs un sasils, jo viss notiek saskaņā ar šo telpas temperatūras sensoru. Un izrādās, ka pēc tam, kad māja uzsilst līdz 22 grādiem pēc šī sensora, pēc 6 minūtēm cirkulācijas sūknis izslēdzas. Un tādējādi boilerī saglabājot karstāku ūdeni. Šeit, un es jums arī atgādināšu, ka mēs vienmēr saudzējam arī malkas sadedzināšanas sistēmu. Ja nepieciešams kurināt ar malku, atvienojiet šo kontaktdakšu, iespraudiet to šajā kontaktligzdā un ieslēdziet šo taustiņu šeit. Cirkulācijas sūknis visu laiku darbosies uz malku, un šeit mēs atskrūvējam 4 skrūves,
noņemam degli un ievietojam šo kvadrātveida plāksni. Tādējādi mēs aizveram šo caurumu. Mēs varam droši kurināt arī ar malku. Kas cits? Un šeit arī novērojam fāzi, ja zibens trāpīs kaut kur 2–3 km attālumā uz mūsu vadiem vai transformatorā iekritīs. Šajā gadījumā mums ir tikai drošinātājs deg, un visticamāk, ka nedegs. Pretējā gadījumā nulle nekādā veidā nav aizsargāta. Tātad, ja fāze iet uz nulli, tad dators sadegs, kas maksā aptuveni 186 eiro, tas nav iekļauts garantijā. Bet mums ir 2 gadu garantija. Tāpēc lūdzu, sazinieties ar mums, mēs vienmēr labprāt jums palīdzēsim. Mēs vienmēr strādājam pa visu Latviju. Mums ir gaidīšanas rinda, kas ilgst aptuveni 1 nedēļu. Tāpēc lūdzu, nekautrējieties ar mums sazināties. Jebkurā gadījumā uz tikšanos ēterā vai gaidu jūsu zvanu uz šo numuru. Uz tikšanos!